Jāni, pastāsti, ko tu domā par bebru medībām? Wow, bebru medības. Jā, Tu, man pirmais nāk prātā, ka es gāju akadēmijā un skolotājs kaitināja vienu meiteni, kurai ļoti patika bebri un dzīvnieciņi. Viņš teica, mēs ar otru skolotāju, mēs iesim bebru medībās. Tur otrs pasniedzējs ok, airēs, es dinamītu metīšu un tad mēs, jā, ok, labi, ok, un ko domā par Oziju Osbornu? pats neatceros, kas viņš bija. Tas nekas, bet es Ozīs. to Viņam bija atgādināšu. tās brillītes apaļās divas, ja? Tad Jā, apaļās tas brīlītes ir ir viņš. vēl viens slavens fakts, ko visi Es zina par Oziju tikai Osbornu. zinu to, ka viņam ir mazas saules Aha. brillītes. Tas varbūt labi vien ir, jo šeit tas būtu vairāk rupji, ja es izstāstītu otru faktu, bet ir pavisam cits fakts. Un tas ir tāds, ka Ozijs Osborns ir nosaucis bebru medības Latvijā par cietsirdīgām. Un mūs vienkārši bombardē ar reklāmām. Bet tāds ir virsraksts Tieši Latvijā. tieši Latvijā. Latvija ir viena no vietām, kur ārzemju turistiem piedāvā ierasties ar mērķi medīt vietējos dzīvniekus. Pret šādu brīvā laika pavadīšanu iestājies leģendārais mākslinieks Ozijs Osborns. Nostar bebru, krekliņa nostar bebru. Es atceros, ka ar bebriem, man liekas, ar ūdriem tas pats bija, kad viņi vienu brīdi bija apdraudēti, tad viņus aizliedz medīt, un tagad viņi atkal ir pa daudz. Man liekas, ka kaut kas tāds notiek ar tiem bebriem, ka viņi ir bišķi izlutināti ar to, kad viņi laikam bija apdraudēti. Man liekas, kad... Nu jā, šāda atpūtas vieta tiek reklamēta vietnē bookyourhunt.com. Es nezināju, ka tāds ir. Ir hunt.com. Aizvien apstamies. Es neesmu beigais medību, ka Dievs kas pa bildi. Tieši tā kā tu vari justies kā šitāds tas samurajs, book your hunt, un tev ir 4000 hunting tripu. Un sanāk, ja mēs ievedam iekšā Latviju, pamēģināsim šī ir tā hunting vieta. Latvija. Wow. Kurš tu domājas? Es pat nezināju, ka šāda lieta eksistē. Sanāk, wow. Mēs varam, ko mēs varam? Mēs varam bīverus, mūsus, red deer, wild boar, vilkus pat var medīt. Wow. Jā, Latvijā ir sanāk reizi. Ne. Ja tu gribi medīt vilkus, tu vari doties uz 3000 eiro uz medībām. Es domāju, ka šāda vieta pastāv tik bija kaut kāda anekdoša. Ir kaut kādas vietas, kur tu legāli drīkst braukt, un tad tev tur piedāvā tur ar ķieģeļiem orangutānus. Nu, kaut ko pilnīgi. Es domāju, ka tas... Apsties, cik šis cilvēks ir priecīgs, ka viņš ir nomedījis šo te vilku. Tad pilnībā viņam smaids ir vilks, tiemžēl. Tas suņa. Jā. Labi, pārāk liels. Nu, es nezinu, es atteikšos šeit no komentāriem. Es neesmu par cietsirdību pret dzīvniekiem, es neesmu arī pret medībām. Es domāju, mēs neiesim iekšā šajā ļoti jūtīgajā tēmā, kur ir dažādi viedokļi, bet ir atkal cita veida tēmas, kur viss ir daudz vienkāršāk. Jo dažreiz dzīvē patiešām ir kaut kas vai nu pareizi vai nepareizi, un tu tā kā man piekritīs, vai ne, ka mest bumbas virsū uz civiliedzīvotājiem, sprākstošas bumbas ir nepareizi jebkurā gadījumā, vai ne? Kad paskatā, ka mēģina satvert, kā īsti ir, tad saprot, kad ir opposing opinions. Un ne jau no kaut kāda interneta padibenēm, bet oficiāli ir. Jā. Ok, labi, bet šajā podkāstā mums viedokļi sakrīt, un Dienvidkorejā ir noticis gadījums. Dienvidkorejā iznīcinātājs nejauši nometis bumbu uz civiliedzīvotāju apdzīvotu teritoriju. Kā ir iespējams nomest bumbu sprākstoši netīšām? Kā tev šķiet? Kā tas viss notiek? Kurā došie vieta neīstā blakus poligonam kaut kādam? Varbūt, bet mācību laikā tika nejauši nomestas 8 bumbas. Kur? Uz savējiem vai uz Ziemeļkoreju? Civiliedzīvotāji. Uz kuru? Uz savējiem, uz Dienvidkoreju. Jā, un par laimi tikai vairāk tika ievainoti. Bumbas saucās MK82.
ko palaid iznīcinātājs KF-16. Noskaidrosim, kā izskatās šīs te bumbas, kuras jā. netīšām tika palaistas. Izstās kaut kas veclaicīgs, tāds, ko muzejās liek. Nu, es nezinu, kāpēc domāju, ka muzejā. Nezinu, Ak, Dievs, 500, izmetot taisnību, tas ir 500 mārciņu, 230 kg smaga nevadāma bumba. Jā, dumjā bumba. Nost. Tā saucamā Es domāju, ka tādas 8 tā kā nomet virsū ne tur, kur vajag. Tas ir galīgi slikti. Nu, ja no šeit noteikti, ka vienā reizē, nu, pie spārniem tur lido misija un tad tik. Nospied neizto pogu un viss, tā kā. Par agru vai pa vēlu. Par agru, premature. Ejaculation, nu, protams, atbilstoši kontekstam. Tad nokrita ārpus poligona, radot kaitējumu civiliedzīvotājiem. Kā informēja gaisa spēki, tie izveidos komiteju, lai izmeklētu, kas notika. Gaisa spēki atvainojās par nodarītajiem zaudējumiem un pauda cerību, ka izvesaļosies. Oficiāli netiek norādīts, kur notika negadījums, taču Dienvidkorejas plašsaziņas līdzekļi teica, ka tas noticis Počeonā, kas ir netālu robežas no Ziemeļkorejas. Tur poligons. Droši vien, ka poligons ir pie robežas. Interesanti. Izvesaļosies kas puse pilsētas. Nu, kā bija daži ievainotie. Daži tikai. Ievainotie tikai. Nu, tā jau labi. Nu, jā, bet izstāst, ka viņi nometa kaut kādā uz ceļa, bet, nu jā, nekas labs tik un tā tas nav. Poligons tūmā, jā, tas poligonam. Es atceros, kaut kad gāju pa mežu, netālu no Ādažu poligonu, es dzirdu fonā tāds nu, palaid kāds getliņu ierocis, tāds, foršs skaņas. Nezinu, kas tas ir, lidojošs getliņu ierocis vai zemes stāvošs. Jā, ar poligoniem ir kā ir. Tieši tā. Mēs jau iepriekš varkās apskatījām, kā ir iespēja iegādāties vilcienus. Ir iespēja iegādāties vilcienus, un viens no vilcieniem tika arī iegādāts. Bet tagad ir iespēja iegādāties kaut ko jaunu. Kā tev šķiet? Kas tagad? Ko tagad? Zini, kā man vispār sajūt, ka mūsu pilsēta ir nedaudz kā tāds Lombards. Jo mēs iztirgojam vilcienus, mēs iztirgojam elektrovilcienus, un ko mēs vēl varētu iztirgot? Kaut kāds tilta detaļa pa puscenu, bet vai tik nenes atpakaļ uz Lombardu. Jā, tas būtu labi, ja mēs varētu kādam uzgrūst Lombardā to vienu pāli. Tā kā tas vispār būtu ideāli, varbūt pārdot Igaunijai. Nelietots. Aziņu, sēdies un brauc. Bet nē, tas, ko pārdod, ir tad trolejbus. Rīgas satiksme ir izlikusi pārdot, izsolē 10 trolejbus. 10 trolejbus, jā, kaut kā man vienreiz viens cilvēks gribēja pārdot telefonu un teica, baigi lētais, tikai nenes uz Lombardu. Nu, skaidrs, ka viņš tikko viņu nozadzis. Kas ar tiem troļikiem? Nu, visticamāk jau, ka bet izvēles sākuma cena ir 100,000 eiro bez PVN, un tad ir iespējams iegādāties 7, 8. gada un 39. gada izlaiduma autobusus Škoda. Nu, es tā ceru, ka viņi tā kā to dara, lai modernizētu, vai arī es ceru, ka viņus ir iespējams pārdot kaut kādiem ārzemniekiem. Jo ar tiem vilcieniem jau bezcerīgi, kurš pirks mūsu vecās lokomotīvas. Šitais smeiks vairāk meiko sensu nekā tas vilciens, kas bija jāpiegriež. Droši kaut kādiem, es nezinu, kaut kam, kam ir švakāki trolejbusi. Tas nozīmē, ka mums nav visšvakāki trolejbusi. Tieši tā, un, bet ar ko atbildēja pasažieru vilciens? Tur tajā pašā laikā viņš uzreiz izspēra, ka viņi tirgos ne tikai savus elektrovilcienus, bet viņi izlika arī savas dīzeļu lokomotīvas arī tirgoties. Tā kā mums šobrīd ir plašs klāsts, var iegādāties elektrovilcienus, trolejbusus,
un arī 2 dīzeļu Što lokomotīvas. SSA? Man uz SSU jāiet, lai šito nopirks sadaļā milzu Šeit to būtu, tehnika. bet sadaļa ļoti augsta, jo cik es atceros, tos elektrovilcienus tirgoja tā kā salīdzinoši lētāk. Man liekas, tur pat mēs varējām atļauties. Nu tā, tur bija dažos tūkstošos. Samesties varētu kaut tur. Ne, nopietni, es vairs neatceros, bet nebija tik dārgi. Un tā kā mašīna veca, nu tiešām ļoti veca nopirkt. Tas tagad arī bija vecs vagons. Bet laikam nav pieprasījums pēc veciem elektrovilcieniem. Nu, kāpēc, Jā. lai būtu? Tā kā, bet atkal pret dīzeļiem pilnībā cita cena. Te mums ir sākuma cena 80,000, tikai trolejbus maksā aptuveni. Tad tu ej uz plāci un skaties, vai tu gribi trolejbus, vai tu gribi dīzeļu vilcienu. Tas tā variants. Dīzels, ko viņš tāds ir? Tas šausmīgi vecs izstāsts modelis. Tas ir padomju. Tik varbūt, ka nezinu, viņš ir taisīts ilgākam laikam, varbūt kādreiz Mēs varam apstīties. Kādreiz daudz, Šis ko te man liekas modelis. taisīja ilgākam laikam. 70. gadu laikam. Tas ir tas 70 arī, nu, viņu jau nozīmē. Es ceru, ka viņš tiešām ir no 70. gada. Man it kā no 90. gadā. Tā kā tad jau gandrīz jauns. Tikai 70. 45 gadi. Viņš ir redzējis mēnesi, nu nav tik traki, viņš nav redzējis nolaišanos mēnesi. 90. Bet šitie ir īstie, nu tā kā tas ir dīzeļu lokomotīvas, lai stumtu Krievijas naftu. Tā kā tas ir pievienoto vērtību uzreiz. Viņi ir ļoti spēcīgi šitie un smagi un liekas, viņam ir savs svars iekšā kaut kāds, kā viņš vispār var pastumt visu tās mutes. Nu, tur baigie dzinēji. Kā viņi var nopirkt līdz ar to, kā viņi var, pa sliedēm viņu var aizvest uz citu valsti. Ja vien būtu sliedas, kur viņi var aizvest uz Krieviju. Uz Eiropu viņi nevar aizvest. Mums nav sliedas. Bet tas jau ir tur, kur arī viņu vajag vest. Bet instrumentu veids, kāds būtu dzinējs, es cik labi, es vispār nemāku krieviski, bet būtu interesanti noskaidrot, cik liels dzinējs viņiem ir. Kur ir sanāk dzinējs ir 4000 zirgu spēki. Tas ir kārtīgs dzinējs. Jā, es neorientējos tajā, cik tas ir. 130 tonnas. 130 tonnas. 130 tonnas. Jā. Wow. Nu jā, tā jābūt ir, viņš spolēs mēģinot sākt braukt, bet viņi sāk braukt ļoti ātri, viņi nespolē. Es zinu, vecs tvaiku lokomotīvas kādreiz spolēja, kad viņi sāk braukt. Tam pat ir sava specifiska skaņa, ka viņi sāk čukāt un spolēt vienkārši. Jā, viņš ir dizains no 73. gada. Tāds izskatās. Nu jā, laikam tas konkrētais modelis vai tā modifikācija bija vēl 90. ražota, bet tas ir reālais. Tas, tā kā modernizēts 90. Bet mēs paliksim pie dzelzceļa tēmas, un paliekot pie dzelzceļa tēmas, vai tev ir kādreiz bijusi tāda sajūta, braucot ar vilcienu iekšā Rīgā, ka tu esi nokļuvis Stalker spēlē, vai varbūt Stalker filmā, vai kaut kādā Černobiļas cipā, tā kā pamestā rajonā? Ok, jo Stalker spēle, es viņu neesmu spēlējis, bet, ja tu saki pamests Černobiļas rajons, tad es sāku asociēt. Pamestā Černobiļas rajonā, jā. Pamestā Černobiļas. Tas būtu labāk. Ir tāda rajona, jā, ir kaut kad bijis, ka tur kaut kur es braucu un tad... Jā. Tas, ko es vairāk aprakstu, tad, kad tu iekāp Jelgavas stacijā, vai ja tu iekāp kaut kādā, Rīgas galvenajā stacijā, vai tu izkāpi varbūt kaut kādā, nezinu, Stalkrasta stacijā vai Siguldas stacijā, tur tā kā viss normāli, tā kā civilizēti. Jā, Stalkrasta. Bet vai tu esi kādreiz izkāpis ārā, piemēram, Čiekurkalnu savā mūžā? Nē, es esmu izkāpis vilcienu depo un tur ir kaut kas tāds pišķiņi. Ja tu Čiekurkalns tā bija mana bērnības stacija, kuras gāju uz vilcienu, un kādreiz, kad es uz turieni gāju, ne tikai tur nav stacijas mājas, ne tikai tur nav, varbūt tur ir kaut kāda nojumīta maziņa, es nezinu, bet tur viss ir aizaudzis ar tā saukto dabisko pļavu un smiltīm,
Un tur vismaz, varbūt pēdējā gados ir bijuši kaut kādi uzlabojumi, bet vispār liela daļa no tās infrastruktūras apkārt Rīgas pilsētas stacijām atgādina vienkārši nevis to, ka tas būtu pilsētas transports, bet ka tu atrodies kaut kādā bioloģiskas, nezinu, katastrofas saku likvidēšanas zonā. Kā visi pamests, visi nolaists, nekas nav sakārtots. Es nezinu, vai tev ir gadījušās ar tādas pieturas. Es par laimi neesmu, man liekas, tādās izkāpes, jā. Tuvākais ir laikam tas depo, tas vilciena depo, vai kas uzreiz uz Zilupes pusi. Nākamā pietura, kur ir tāds... Un tad, kad es vienreiz izkāpu uz tajā depo, tur, kur ārā ir, tur bija milzīga kaudze ar Bolt veļukiem, Bolt skūteriem, vienkārši kaudzē samesti. Es nezinu, kas tas bija, kaut kāda protesta akcija vai kas, vienkārši netālu no stacijas bija kaudze ar Bolt skūterīšiem. To es atceros, vēl nofučēju. Jā. Tas Čiekurkalnā neesmu bijis. Bet lietas uzlabosies. Un tad es tieši iemetu iekšā linku. Kur man te pazuda linki? Tieši tātad dzelzceļa stacijas. Tātad Rīgā tiks iekārtoti tā sauktie mobilitātes punkti. Reku tieši piemērs, kā izskatās kāda no stacijām, kurā var izkāpt Rīgā. Es nezinu, kura tieši tā ir. Bet tas tāds ļoti labs vizuāls ilustratīvs piemērs. Rudenī nofučējuši. Bet tas nav tikai par to. Nē, es tev piekrītu. Par to es nešaubos. Par to es tev neoponēšu. Bet tā pamatdoma, kur es gribu teikt, ir tā, ka būtu jāintegrē iekšā dzelzceļš pārējā pilsētas transporta tīklā. Ja tu izkāp ārā no dzelzceļa pieturas, tad būtu jābūt iespēja iekāpt iekšā autobusā, vai tramvajā, vai trolejbusā. Tā, lai viņš būtu integrēts kopējā pilsētvidē, lai tur varētu, varbūt nolikt mašīnu. Varbūt Rīgā nebūs tur tās mašīnu vietas, bet varbūt tur ir kaut kāda vieta, vismaz kur piebraukt. Jo tās stacijas kā Čiekurkalns, tur tev jābrauc ir pa zemes ceļu. Es vismaz nejokoju, jā. Ar zirgu. Kā 18. gadsimtā no laukiem brauc dzelzceļu ar zirgu, tad izmeta, tad raksta vēstulēs, kad tu brauksi atpakaļ. Varbūt šobrīd viņš jau ir asfaltāts. Es nezinu, es tiešām atsaucu atmiņā lietas, kas bija sanāk. Bet atceros, ka tur es tā iemaldījos, ja tāpēc, kad es biju mazāks, tur mēģināju saprast, kur jāiet uz to Čiekurkalnu staciju, tur pilnīgs smogs bija. Bet tagad tiks veidoti tie sauktie multimodālie mobilitātes punkti. Un kaut kādā veidā tiks integrēts iekšā tas, tieši piemēru, ka sanāk ir tā stacija. Un, ja es pareizi saprotu, tad ir arī tāds, pāris autostāvvietu punkts un reizes, kur iebrauc iekšā sabiedriskais transports, kaut kāda atsevišķa transporta. Un tāds viens būs Zemitānu stacijā. Tur ir braukts garām. Un vēl tāds būs vairākās citās. Un tā ir pirms valsts, piemēram, Reku stacija, un Reku tieši ir autobus. Tā kā jābūt normālai vietai, kur piebraukt. Ar tev, Jāni, Jelgavā viss ideāli, vai ne? Viss, kur piebraukt, ir stacija ideāli. Nav ko uzlabot. Jā, ir līdzīgs setups tik ar apli, un vēl vienu apli tādu, kur piebrauc autobusiem, tur ir šitāds līdzīgs, tāds diezgan labs, jā. Bet vēl labāks par šito, man liekas. Jā, un tā ir vienīgā stacija. Jā. Es īstenībā sagatavojos pāris ziņas par Jelgavu tieši, lai būtu kaut kas tāds, jā. Ideāli paklausīsimies. Tā man būs brīnums, ko? Es pat nezinu. Tā varētu būt. Bet šeit tās varbūt tāds vairāk tā kā vecas ziņas, vienkārši kas man bija sakrājies jau kādu laiku iepriekš. Bet izrādās, ka Jelgavas novadā, bet tas ir novadā, tas laikam līdz galam pat uz tev neatiecas, jo mums Latvijā ir tā jocīgā sistēma, ka Jelgavas pilsēta nekādā veidā nav saistīts ar Jelgavas novadu, kas vispār, es nezinu, ko tu par to domā. Adresēs ir sarežģīti un dīvaini, kad
ja kaut kur no ārzemēm kaut ko pasūta vai kaut tādu, tad tur kaut bišķi grūti saprast, kā tas jāsaprot, kas ir. Bet, Jā. Bet jau gadījumā Jelgavas novada dzīves novad pie plāna lūgt valstī 2 miljonu eiro aizdevumu operatīviem tēriņiem. Patīk tas termins operatīvie tēriņi. Tas tādas lietas, ko vajag darīt ļoti operatīvi. Tas nozīmē, ja tu kaut ko neizdari operatīvi, tad kaut kas slikts notiks. Bet, Kas bija operatīvi? Kaut kas pa starpus taktiskiem tēriņiem un strateģiskiem tēriņiem? Jā, tieši tā, ir operatīvie tēriņi. Tādi, kas var būt jebkas. Tieši tā. Vai kādas dzīves? What? Tas jau bija pagājušajā vasarā, bet tajā iekšā neiesim. Īstenībā man tieši ir pozitīvā ziņa no Jelgavas. Un tu zini, ka mēs jau zinām, mēs bijām Jelgavā, mēs zinām, ka tur nodarbojās ar koka karkasu māju taisīšanu. Tieši bijām koka karkasu māju, tā ne rūpnīcā, bet nezinu, pie rūpnīcas. Bet kādā šķiet, ko vēl var uzbūvēt no koka? Kāda veida dzīvojamo fondu, kā saka? Dzīvojamais fonds, vēl viens svešs vārds. Dzīvojamais fonds. Tā to sauc, jā. Zini, ir muzeja fondi, tas tā kā tur noglabāt ir kaut ko. Dzīvojamais fonds. Jā, es te vēl kā ārā Padomju Savienības terminoloģiju, tā ir. Jā, nebija dzirdējis. Guļbūvis, es zinu, ka mēs guļbūvis kaut kur Latvijā taisam arī, man liekas. Kas ir tāds? Bet tu zini, ka būvē šīs moduļu mājas, bet kādreiz tev ir bijusi doma, ka varētu salikt, zini, kā tās mazās moduļu mājas, saliec moduli pie moduļa. Kā būtu, ja tu ar tādiem maziem modulīšiem uzbūvētu tā kā Hruščovku? Viņš sagāst. Ir taču limīts, cik augšu tur noteikti ir jāskatās, cik viņš iztur svaru pats savu uz augšu. No tādiem koka moduļiem. Tas ir tieši tas, kas notiek Jelgavā. Tad tūlīt vēl prādīšu bildi. Bet koks jau īstenībā ir izturīgs. MJL Development uzstāda 5 stāvu koka karkasa modulāro māju. Wow. Tā ir smuka. Ļoti smuka. Man es arī saku, man patīk. Tur noteikti ir kaut kāds metāls, bet koka. Jo koks vispār esot tāds ļoti daudzi dabas materiāli pārspēj sintētiskos, un koks ir kaut kādos savos statos ļoti ir diezgan pret svāru, kaut kā ļoti pret uz vērpi un liekšanu esot ļoti unikāls un sintētiski materiāli nestāvot klāt viņam dažos pielietojumos. Un koks mums arī ir daudz ražojās tieši Latvijā. Man prieks redzēt, ka Latvijas kokrūpniecība ir tiešām inovatīva, ne tikai inovatīva, bet arī dod lielu pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai un eksportam. Un arī tieši nodarbojas ne tikai ar privātā sektora jau būvēšanu, bet arī ar šīm jau, kas būtu daudz dzīvokļu mājām un publisko apbūvi. Tā kā tas ir ļoti labi, jo tas nozīmē, ka mums mazāk ir jāimportē iekšā būvmateriāli. No iepriekš tā bija Krievija, tagad tās ir ļoti dārgas Skandināvu valsts vai pat Amerikas vai citur Eiropas. Jā, es kaut kur vienmēr dzirdēju, ka mēs pa daudz atdodam savu koku kā izēju materiālu un paši netaisam. Dzirdēts taisnība. Jā, es par šito klausījos interviju. Es šito klausījos interviju ar kokrūpniecības industrijas laikam prezidentu, un viņš teica, ka tas šobrīd jau ir mīts. Un ka ļoti neliels daudzums koku aiziet, tie sauktie zaļbaļķi, neapstrādātie zaļbaļķi aiziet ļoti maz. Vienkārši tie ir tie, kurus var redzēt ostās, jo viņus vizuāli var redzēt. Un mēs eksportējam ļoti daudz augstsvērtīgus materiālus, bet tie jau ir smuki sapakoti konteineros un tie vienkārši tā nekrīt acīs. Tas ir kaut kas tāds, kas ir bijis vienu brīdi. Es to sen dzirdēju, varbūt, ka tas ir vienkārši beidzies jau. Tā ir tāda lieta, ko cilvēkiem patīk teikt un pamatot, jo viņi redz to zaļbaļķus, un tad ir tā sajūta, ka tas ir tas, ko eksportē. Bet cik es saprotu, šobrīd Latvija ir neto importētāji. Sanāk, mēs importējam iekšā kokus, lai uztaisītu nevis izvedam. Jā, sanāk, ja tas ir patiesība, un to teica koku apstrādes asociācijas tur vadītājs, ka Latvija vairāk importē kokus nekā izved ārā, tieši neapstrādātus. Tad pieprasījums ir liels, jo mums ir gan savi, un
iznāk mums arī rezerves, ja pārtrūks tie sakari, tad mums ir kaut kas pašiem arī. Jā. Jo es biju ļoti priecīgs to dzirdēt, jo tas nozīmē, ka tieši taisa to pievienoto tā kā vērtību. Un es arī pats skatos dažādas koka karkasa mājas, un es redzu, ka tur Latvijā iet ļoti labi ar to attīstību. Tā mājiņa man atgādina, bija tāda, manai mammai ir bērnības grāmata, tad futuristiska, tur Latvijas LPSRS, tur atomu vilcieni un visādi Marsa braukšanas brīdi. Un tur bija arī šitādi tieši tā kā gandrīz šitāds zīmējums ar moduļu mājām. Nākotnē būs moduļu mājas. Uz Marsu mēs vēl visu laiku solam, bet šis ir piepildījies. Bet tiešām šis modulis izstāstāts, īstenībā es tur iezomu iekšā bildē, un nav tā, ka viņš viss ir tikai no koka. Tur var redzēt, ka tur viss kaut kas notiek. Karkas ir metāla kaut kāds nesošais, un koks ir kā, valdošais materiāls, bet nesošais droši vien, es nezinu. Es zinu, ka viens veids, kā ražot koka karkas mājas, ir, ka, protams, kā tās sijas. Sijas ir no koka, tas rāmis, un tālāk vēl pa vidu, protams, jābūt ir siltuma materiālam, kas ir tā kā putuplasta tipa vai arī akmensvata, un tad viņai abās pusēs ir skaidra plāksnes, vai tas sauktais OSB, un tad tās skaidra plāksne ir abās pusēs, un tad pa vidu ir tas siltinājums, un tad tālāk ir dekoratīvie dēļi. Tur kā dažādi, jā. Vienīgi varbūt jāstāst, kā ar ugunsdrošību šitādiem. Droši, ja tur stikla vati pietiekami sabāž, tad gan jau, ka viņam ugunsdrošība arī ir normālāka. Tas ir tas risks. Tur it kā esmu lasījis, ka var dabūt to pašu ugunsdrošības reitingu, ko mūra mājām, bet es nezinu, vai tas ir tik viegli un tik lēti, bet it kā ar kaut kādiem materiāliem tas ir iespējams. Jā, mājiņa skaisti. Ar loģiju. Tajā rakstā pašā īstenībā sevišķi daudz informāciju nebija, viņi vienkārši tik ļoti priecājās, ka viņiem tur tik labi iet, tas vairāk tas kā reklāma raksts, un tas tieši bija Jelgavas īres namiem ar altumu finansējumu, tad zemes īres maksas mājokļu būvniecībai. Un kāds uzreiz teiks, tur tā kā nabagiem taisa no koka mājas, viņi ir sliktas, bet es pilnībā tam nepiekrītu. Šis riktīgi moderns, labs risinājums, noteikti ir kaut kāda plusa, kaut kāda mīnus, salīdzinot ar monolītu dzelzbetonu liešanu. Bet es domāju, tas būtu jāatbalsta. Gan jau, ka viņš arī regulē visu mitrumu labāk par dzelzbetonu un kaut kādas veselībai, man liekas, cilvēki dzīvojuši koka mājās ļoti sen. Koka un akmens ar kaļķi. Kaļķis arī regulē mitrumu labi. Tā kā man liekas, ka koka veselīgi ir šitais. Es nezinu, noteikti, jā. Labi, tas vienkārši to, ka kāds vienmēr teiks, ka tomēr no šaubu, tāpēc labi, ka mēs varam arī to pacelt to tēmu, bet tur noteikti kaut kāda mīnusa šai konstrukcijai ir, bet šobrīd, es domāju, viņi vairās to stāstīt, jo vienkārši jau tā liekas, ka tu izmēģini kaut ko jaunu, un tu negribi stāstīt visiem visus iespējamos savus mīnusus. Ķirmji! Jā, tieši. Sabūvē rajons un te pēkšņi izplatās izgrauz kaut kāds šēd to mājas. Viņu nevar izdzīt, jo tie rajoni ir milzīgi. Jā, tieši es runāju ar savu vecmāmiņu par koku karkas mājām, un viņi man saka, ka nevajag būvēt koku karkas māju, jo ķirmji visu apēdīs. Es tāds, es nezinu, jācer, ka nē, ka tomēr nav dzirdēts tas. Jā, jau viņi nav tik... Tiem amerikāņiem ir tie termīti, kas apēda mājas, tur viņiem tāda suga pie mums, viņa par laimi nav tāda... Bet arī tur ir kaut kāda, tā tehnika arī, jo, labi, tur ir koka apdares dēļi, koka apdares dēļi ir arī mūra mājā. Tālāk tur ir tā sauktā plēve, jeb pretvēja, membrānas tipa, tāda kā difūzijas plēve. Un tad tālāk ir tās, tur skaidra plāksne, siltinājums skaidra plāksne, tad, tur lamināts vai reģipsis. Un tur tagad tas termīts tam visam izgrauzīsies cauri. Nekā es nezinu. Jā, tas jau tomēr ir baigais kompozīts, tās modernās mājas. Tas jau viņš jau pat pret grauzējiem pat sargā, cik saprot, tā
membrāna. to mēs skatījāmies vienreiz, ka bija tas pretgrauzēja režģis tieši pagrabā. Bija māja, viņa stāv uz tiem skrūpāļiem vai uz tiem betona tādiem kā tornīšiem. Tad jau to apakšā jāuztais arī tas pretgrauzēja režģis ir, jo to apakša tikai tukša. Un, nu jā, labi, tad mēs iegājām pa dziļu šajā tēmā, bet jā. Tu vari pateikt vēl, ko domā pēdējās domas, pameklēšu nākošo tēmu. Jā. Izskatās ļoti forši. Šito var tirgot ārzemēm noteikti, visu kaut kur būvēs kaut kādas. Šitais ir labs eksporta manta. Mēs ik pa laikam sakojam līdzi, kā bija Igoram Rajevam un lietām, kā viņam iet ar Ukrainas karu. Protams, tas izklausās tā nedaudz muļķīgi tā teikt, jo viņš jau sako līdzi, kā Ukraina iet ar karu. Bet man dažreiz šķiet, ka es sako līdzi viņam, ka viņam iet ar to karu, viņa personīgai cīņai ar viņu. Un tiešām viņam bija tāds īpatnējs virsraksts viņa video. Es nezinu, vai to virsrakstu varēs redzēt, bet var. Tātad tas virsraksts bija lūk šeit. Kādas izmaiņas nesīs asiņainā mēnesis parādīšanās? Es nezinu, vai var saskatīt tik labi, vai nevar. Es viņu vairāk ziņās skatos. Es viņu podcastu baigi bieži neskatos, ja vien kaut kas īpaši nenotiek. Viņam nav ko taisīt. Tagad uz mēnesis fāžu ietekmi. Kontents ir beidzies. Šitas jau bija pāris mēneši atpakaļ, tāpēc var redzēt, ka mums neiet tik labi ar tām podcastu ierakstīšanu, bet mums iet labas tēmas. Sakrājās. Šitas jau bija 17. martā. Un, es viņu YouTube video, pastošu tad ievadus, jo tur detalizēt aiziet, ka tur kaut kādu variķivku, tur sāk ieņemt vai kaut kādu mazu tur variķivku vai Novaja Zeleči, un tur kaut kāds viens šķūnis no vienas puses kontrolē Krieviju, otru šķūņu pusi kontrolē Ukrainu, un viņš tur rāda, bet šodien pusi no šķūņa tika tomēr pārbīdīt uz priekšu, un viņš iet arī riktīgi detalizētajā iekšā. Es tikai jūtu līdzi atbalstu, bet tas gluži tā man, netik ļoti. Viņš ir iegrimis. Bet tas labi, man prieks, ka viņš to dara, bet tāpēc šis te viss, kas man pārsteidza, ka viņš aizgāja, kādas izmaiņas nesīs asiņainā mēneša parādīšanās. Šitais man atgādina to, ka bija skaidrojums par to seno grieķu kompjūteri antikaras mehānu, ko atrada jūrā no bronzas izgatavotu zobratu kompjūteri analogo pirms visiem zobratiem, un ka viņš ir astroloģiskais tāds vērķis, un viņa mērķis esot paredzēt tieši šitādus mēnesis fāzes, kad karus viest. Tas man atceros, ka man skaidroja, kāpēc viņi būvējuši kaut ko tik sarežģītu. Un tas skaidrojums esot bijis, kad viņiem ļoti esot bijis svarīgi tieši karus un visādi šitādus pēc mēnesis. Tur mēnesis arī visas fāzes ļoti precīzi ievadītas, it kā. Tas man pirmais, kas man asociējās, ka es ieraudzīju šito, ar to antikaras kompi. Kāpēc? Šito mēs varētu vēl izpētīt arī tālāk, kaut kādu citreiz iedziļināties, kā tas strādāja. Bet es pastāšu šeit tos rajo video, un pirms tas jau bija kaut kādus gadus atpakaļ, bet ļoti ilgi notika cīņa par Bahmutas izgāstuvi. Un tā bija tiešām vieta, kur Ukraiņi varēja aizķerties, jo tur bija ļoti liela tādi izgāstī kalni, un tad arī Rajevs zīmēja pa dienām, kā Krievi ieņem gabalus no tās izgāstuves. Viņam vajadzēja ap to nedēļu, lai pilnībā pārņemtu kontroli par viņu. Bet tas bija ļoti labi ilustratīvi tajā karā, cik grūti tur iet uz priekšu. Kā te neiet runa par kaut kādu blitzkrīgu. Te vajag nedēļu, lai ieņemtu izgāstuvi. Tas ir tas, kāds notika. Izgāsta, bet tā ir teritorija. Un aiz viņas ir tālāk cita teritorija. Viņi ir tā kā apkārt neies. Izgāstot citādi, ja viņi neieņems, viņa paliks kā tāds nocietinājums. Es nezinu, tu skatījies viņa YouTube video vai ne? Es vairāk ziņas, kur viņš parādās ziņās, šādi tad pastos. Tev redzēt, kā viņš šādi, tas, kas ir iezīmēts, tie ir, pāris tā kā gabali ar laukiem.
tas nav liels teritorijas, un tās bultas, nu, tur tā bēga ātri nevirzās uz priekšu, tur tā kā. Un arī pat tiem pāris, pat oranžiem ķekšķiem, Krievijai vajag nedēļas un dažreiz pat mēnešus, tā kā, lai viņi ieņemtu. Kā viņiem ir uz priekšu diezgan lēni. Jā, tur tāds, jā, iesēdējies, tas daudz kur ir, tas konflikts, viņš laikam ik pa brītim pavirzās strauji, tad atkal, jā. Nu, par laimi nekādas straujas kustības baigi nav bijušas, tā kā, nu, tā viss tā ļoti lēnām. Nu, tas Kurskas reģions, tas bija tas, kur bija tādas straujākas kustības. Nu, tur, diemžēl varam vainot Amerikas prezidentu tajā neveiksmīgajā iznākumā, kurš tur ir. Bet, nu, par laimi Ukraina turās, tā kā šo te drūmoziņu liksim malā. Tur tā likās, tā bija nedaudz tāda smieklīga tēma, bet pāriesim pie reditoriem. Tu dažreiz palasi, kas reditā jauns notiekās? Nē, es Redditam baigi neesmu sakojis. Es tik zinu pa viņu jokus kaut kādus, bet jā, pats neesmu baigi. Nu, tad labi, tad tieši es to varēšu parādīt. Tādas tā kā foršākos momentus no viņa. Jā, tad kas notiek Redditā? Redditā šeit ir ļoti interesanti rakstiņi, tīpaši Latvijas Redditā. Es to vienkārši nolasīšu šo te postu. Vienkārši nolasīšu tādu, kā tu būtu, tā kā tu iet uz Reddit un lasīt. Tad parādi, ja payday loans, savu visiem. Mans pirmais posts, ok, here goes. Neesmu Latvijā jau 18 gadu. Tātad daudz ko nezinu, kas un kā. Ir ģimenes loceklis, kuram ir apmēram 3 štukas parādi vairākās SMS firmās, kas deva aizņēmumus. Viņš jau vairākus gadus viņus vienkārši ignorē uz atmaksu. Bet tagad ir beidzot nācis pie prāta, ka vajag nomaksāt. Ja kredīta vēsture jau ir slikta, vai riktīga Latvijas banka iedos, piemēram, 4 štukas aizņēmumu, lai viņš visus tos nomaksātu uzreiz, un tad vienkārši bankai atmaksā aizņemto. Piedod, es nevarēju nolasīt bez smiešanas. Kāds tev būtu padoms šim cilvēkam? Vai viņš jau ir aizņēmies? Jā, mikrokredīt. Es nevaru. Es nevaru. Es biju aizmirst, ka šis posts ir tik labs. Ok, tad šita situācija. Tad šis te ģimenes loceklis. Jā. Es teiktu, ka šis ir jautājums nevis par ģimenes locekli. Asking for a friend, jā. Asking for a friend. Aizdomās, ka šis ir tieši par iesaistīto jautātāju. Tad apmēram 3 štukas parādi vairākās SMS firmās, kas deva aizņēmumus vairākās, aptuveni 3 štukas. Un viņš jau vairākus gadus to ignorēs. Bet tagad ir ticis pie prāta. Un jautājums ir, vai kārtīga Latvijas banka iedos 4000, bet viņš ir parādā 3000. Viņš grib aizņemties 4000 no bankas, lai varētu nomaksāt uzreiz visus tos parādus. Un tad vienkārši bankai atmaksāt aizņemto. Tas vienkārši 1000 kaut kur pazūd, nevis politikā, come on, nevar tā vienkārši norakstīt 1000 un izlikties, ka viņš neeksistē. Bet ne jau 1000, te jau runāja, bet viņš jau visus 4000 parādā. Ir, nu tā kā, viņš jau vienkārši ir aizņemties bankai 4000, lai nomaksātu tos 3000, ko viņš ir otram parādā. Tad viņš jau būs parādā vienkārši 4000 cilvēku. Tā kā banka. Jā, vienīgi viņš var aizbēgt uz kaut kādu Nikaragu, es nezinu. Šeit ir stratēģija, kā dabūt 1000 vēl klāt aizņemties. Jā, tā kā, tas ir... Un to vēlāk kaut kādai, nezinu, Lietuvai prasīt pēc tam. Vai kāda kārtīga. Un tad vēl pēc 4 gadiem postus tagad jau ir 4000 parādā. Tā kārtīga banka. Ko man darīt tālāk? Kur viņi pazūdīs? Viņš varbūt iegulda biznesā, viņš lasa daudz ekonomikas grāmatas, piemēram, Book of Ra. Es nezinu, jā, viņš kaut ko... Latvijas Lady Charm. Jā, viņš... Jebkurā gadījumā top komentētājs uzsit naglai pa galvu. Kāpēc, lai viņam banka dotu kredītu, ja viņš ir parādījis, ka nevar nomaksāt savus iepriekšējos kredītus? It's a gamble, you know. Dažkārt bankai ir jāriskē.
nedzers šampanieti, ja viņi neriskēs. You lose 100% of the shots you don't take. Bet kāds bankai ir upside? Nekāds tas. Jā, mēģina seilot šito bankai. Man ir baigi labais deals. Labi, bet labi, šeit, man liekas, vairāk nav ko komentēt, es nezinu. Jā, ja vien tev kaut kas, es Viņš varbūt jau sākšu meklēt nākamais. dzīves vieta jau ir kaut kur ārzemēs. Viņam varbūt Jā, Nu, viņam tur jau praktiski arī rakstīts, ka dzīves vieta jau arī ir ārzemēs. Jā, Latvijas bankai viņš raksta kaut kādai pensionārei, kaut kā mēģina. Es esmu tavs radinieks, man vajag palīdzību. Jā. Tur viņš varbūt varētu. We do not condone that. To mēs tiešām nerekomendējam. Nekāda gadījumā, jo tikpat bieži arī posti ir tas, ka uz mammas vārdu ir paņemt 5 kredīti, bet ko es tagad daru, tā kā tādi posti arī ir. Kā tu vispār izdarīt? Labi, Nu, vienkārši paņem pasi un viss. Nu, varbūt var apstiprināt tajā Smart ID, varbūt arī telefonā, un tad jau viss. Ok, labi, bet mēs tikko redzējām Latvijā lielisku lietu, ko var izdarīt ar koku. Es kā iedomājos iepriekš, nu, ko var ar koku uztaisīt? Mēbeli, var karotīt, izgrebt, tad saku, to var koka karkas māju uztaisīt, teikt, mēs redzam, kur uzbūvēt daudz dzīvokļu moduļu māju. Bet kādā šķiet, vai varbūt, ka mēs Latviju varētu iet iekšā kādā vēl jaunā industrijā iekšā ar mūsu koku produktu? Mēs varam barot pagalas bebriem, un viņus pavairot, un tad medīt tos bebrus. Ok, labi, bet kā būtu ar medicīnas industriju? Grūti iztēloties, kā? Nu, pamēģini, kur varētu izmantot koku medicīnas industriju? Magnētiskā rezonance. Jo tu esi daudz tuvāk nekā tu domā. Kā tas otrs saucās, tas kur tev iebaro radioaktīvo materiālu, un tad koka, kas tas? Man asociējas reiz kaut kādām tādām ne hardcore medicīnu, bet kaut kādām tur sāls istabām. Neko vairāk nesaki. Un tad es tev pateikšu, tad Latvijā zinātnieki ir radījuši super koku. Bet tu esi gatavs, tad pateikšu kaulu implantu no koka. What? Ko? Jā, tieši tā. Kaulu implants no koka. Tad es mēģināšu šo nodemonstrēt. Šeit ir video, kur stāstīs rekurs. Tad es pauzi. Nopauzēsim īsti jau brīdī. Lūdzu. Jā, tur kaut kāds buljona kauliņš ir, jā. Tas man atgādina, kuram prezidentam Amerikas esot bijuši koka zobi 18. gadu, vai kurā tur 17. gadsimta. Bet varbūt tas būs nākošais solis mums Latvijā. Koka zobi. Parasti taisno titānu, un titānam ir savas problēmas. Mēs dzīvojam Latvijā. Mums te titāna nav. Mums ir koks. Mums ir koks. Un ir kāds pirāts ar koka kāju. Stāsta, cik labi dzīvot. Nu jā, tā runa ir pa koka kāju pirātam. Skaidrs, es kaut kā neaizdomājos. Šeit ir tā, ka šitā zinātnes līmenis ir sasniedzis atpakaļ viduslaiku. Jā, pilnu apli. Age of Exploration, tas ir, kad jau kuģoja pa pasauli. Tas ir renesanses sākums. Koka implants ļoti sen. Es kaut kur muzejā redzēju arī viduslaiku koka implants. Tu redzēji viduslaiku muzejā? Ne implants, bet kaut kāda protēzes. Tas nav implants. Protēze nav implants. Šitie izskatās, ka nav viduslaiku cilvēki. Šitie izskatās, ka ir tādi mikroķirurgs. Tas nopietni cilvēks. Jā, tas nav interpretīvā mikroķirurģija. Jā, ka viņiem datori ir, viņi visi tā kā, bet iedomājies, ja es nonāktu tajā neapskožamajā situācijā, ka man vajadzētu implantu, un man ķirurgs teiktu, bet mēs varam no eglas. Varbūt no titāna. Vēl ir priede un vēl ir
Plūme. Plūme nevajag. Kuru mazāk ķirmi ēd? Sveķu kokiem ir labāka smarža. Vajag reklamēt ar ozolu. No ozolu kaut kas ir, tad izklausās vienmēr labāk. Ozolu koka. Tieši tas, ko tu teici, tās labās īpašības. Gan jau, ka tās labās īpašības ir tas vieglums, izturība, un gan jau arī, metāls vispār ir ļoti problemātisks materiāls, jo viņš ir metālisks. Viņš rada diezgan daudz problēmas. Un tajā ziņā koks ir labāks, kaut vai ar magnētisko daļu. Tad tālāk. Tad titānam bija tas, atceros, titāns, viņš ir ļoti, ķermenis viņu labi uzņem, bet titānam bija tas, ka viņš nav elastīgs, un viņam kauli, viņam blakus neizjūt slodzi, un līdz ar to viņi atrofējās. Un tā protēze var izlūst ārā vienkārši, jo viņa nejūt, tieši gūžām bija runa, bet man liekas daudziem, kad bet tu nevari viņu jaukt, laikam ar daudz ar neko citu, jo tad viņš vairs nav titāns, un tieši tas titāna metāls ir ļoti veselīgs. Jā, kokam ir elastība visāda. Interesanti. Es nezinu, es teiktu, ka, ja man kāds piedāvāt, es teiktu ļoti jauks izgudrojums, bet šito izlaidīšu. Un tu palūri kaut kur pa šķirbu, tur kaut kur dienas telpās, tur kaut kād zaru kaudzes mētājas, kaut ko tur mizvojots, lapas kaut ko tikko pieveda vēl. Tas kauls izstās biedējoši svaigs. Es redzēju, kā viņi tur testē slodzi. Varbūt viņi iekapsula. Interesanti, jā. Viņi var sterilizēt, jā. Tas ir, kaulu implants no koka. Labi, un pavirzīsimies uz priekšu atkal pie Rīgas satiksmes, jo, mēs jau zinām, ka ir populāri tirgot trolejbusus. Bet vai to kādreiz bija bijusi, varbūt tas pat nav retorisks jautājums, bet, tic man, nekāds sots nedraudz. Vai tu kādreiz esi braucis pa zaķi? Pa ķasi? Varbūt. Varbūt. Ok, viss kārtībā. Vari neatklāt visas noslēpumus. Es teikšu, ka, diemžēl, man arī ir gadījusies tāda situācija. Protams, neapzināti. Nekādā gadījumā apzināti. Bet iespējams ir gadījusies. Bet kā varētu braukt pa zaķi tādā veidā, lai Rīgas satiksme tevi nenoķer? Kādas varētu būt idejas? Jā. Pat nezinu, kā. Šodien piefiksēt laikus, kur konduktori staigā un visu kaut kur viņi nestaigā. Izlikties pa konduktoru. Izlikties pa konduktoru. I didn't think it through. Bet vienu brīdi bija runa, ka būs kaut kāda aplikācija telefonā, kur varēs logot, kur brauc kontroli. Varbūt viņa beigās jau bija. Es nezinu, bet tā ir atsevišķa tēma. Es nezinu arī par viņas legalitāti un tā tālāk. Tur noteikti būtu dažādi juridiski apsvērumi. Bet nē, ir pavisam vienkāršāks veids. Un tas pavisam vienkāršākais veids ir sakojušs. Tad tu vienkārši paņem un tu pieķeries klāt. Loģiski. Tas ir viss case closed. Dažkārt visvienkāršāk ir ģeniālākie risinājumi ir visvienkāršākie. Tieši tā. Nav ko daudz. Kas saka, visi ģeniālais ir vienkārši. Es pat tums to darīt, laikam labāk. Es vēl kamuflāžu, es vēl tērpu piemeklētu tādās krāsās, lai ir tev strīpa, bikses ir zilas un tad ir balts krekliņš un zaļš kaut kas. Jā, savā ziņā viņiem ir kamuflāžu, viņiem ir tas melnais. Tas, ka tā kā tumšs vakars, tas vēl bija agrāk, pirms mēneši. Un, patīk tieši tā reklāma, tur lidojumu izpārdas. Viņiem vajag izlikties, ka viņi ir daļa no plakāta. Tur kaut kādu pozu tādu labāku ieņemt, kaut kādu rādīt uz to uzrakstu. Cilvēks noguris brauc no darba, paiz viņiem viņš neaizdomāsies, ka tā nav reklāma. Jāsaka godīgi, ja es redzētu šo skatu braucot ar mašīnu, es ziņotu valsts iestādēm. Man jāsaka,
es būtu, kā saka, tas stukačs vai kā. Jo man liekas, ka šī situācija nav gluži normāla. Ja vienīgi, nu jā, tad fiksi jārēģē, jo viņi tūlīt noleks un ies kabatās rokas salikuši. Mēs tikko nezinām. Tas ir tieši tas, ko es sapratu. Viss kārtībā, viņš piestāv, tu nolec, un viss kārtībā. Nav nekāda problēma. Tu izlieties, ka tu ej ārā no autobusa. Tieši tā, un, protams, neatklājot nekādu privātu informāciju, šī bilde īstenībā ir ļoti tuvu manām mājām. Rīktīgi tuvu. Tas man liekas vienmēr interesanti. Kamēr es te sēžu, šie džeki reiz autobusus. Jā, tas es nebiju redzējis nekad dzīvējā šito, es nezinu, jā, tas, jā, nav sagadījies tādu laiku pienākuši. Bet interesanti, kur viņi turās, jo es nekad nezināju, ka tur viņiem tās pauzes ir vienkārši var just tās cieši. Es jūtu tajā bildē, jo... Jā, un bīstam vispār tas ir ļoti. Jā, tas ir, ja tas ir vēl autobusu, arī ja tā ir autobusu josla, nu, iedomājies, tev aizmugurē brauc vēl viens trolēbus. Autobusu josla nav tik bīstama, viss kārtībā, tur viegli nebrauc. Elektroauto tikai brauc. Tur elektroauto bremzē strauji, ne, viņi uzņem ātrumu arī ļoti strauji. Tur, jā, nu, trolēbus šoferi viens otram pīpina, viņi jau daudz zina viens otru. Nu, viņus ļoti ātri šitā ilgi nebūs. Es parasti neesmu pret nekādu apreibinošu vēl lietošanu, bet šajā gadījumā es no sirds ceru, ka šie divi cilvēki atradās apreibinošo vielu ietekmē. Jo, ja viņi to izdarīs skaidrā, tas daudz sliktāk. Tas, ko es par to domāju. Ja tas ir skaidrā, tad tas ir iesaista sevi plānošanu un situāciju, kādā viņi ir, lai tas būtu jādara. Jā, tas make sense. Jo jo ir varbūt kaut kāda vieta, kur šo lietu varētu realizēt, ja to darīt skaidrā. Un tur, kur tu varētu realizēt, ir kaut kādā sastrēguma stundā, konkrētā, varbūt maršrutā, kur tu zini, ka viņš nebrauks tik ātri. Bet tieši šitā vieta, kas ir Brīvības ielas un Pērnavas ielas, tālāk Senču ielas krustojums, tur tas autobus viņš tā normāli uzgāzē, jo viņam tas posmiņš līdz tai nākušai pieturē, līdz Cēsu ielai, ir normāls kapals, viņš ieblieties uz pilniem 50 km/h, tas šoferis viņš izgāzēs, tā kā viņam patīk uzgāzēt tā kārtīgi. Viņš jau kavē, 21. ļoti bieži kavē, un viņam jāatgūst katru sekundi ir. Viņam liekas svars aizmugurē, tāpēc viņš kavē. Un iedomājies, vai viņi brauc pāri visam vairs tiltam tādā veidā. Tas ir brutāls tilts, kuram braukt. Tad, ja tu sēdi mašīnā ar mīkstiem krāsniem, ar amortizatoriem, tu tur kraties un dauzies. Tu tur ies plāt. Jā, tas ir... tas ir ekstrēmais sporta veids, jā. Bet sastrēgumā, sēdēt sastrēgumā šito... Vienkārši tu turies, skaties, kā gājējs tev apdzen. Jā, bet tas būtu vienīgais, kurā es to darītu. Tad nebūtu tik bīstami. Viņš pabrauc, viņš apstās. Jā, nu, ok, labi. Uzliec uz kapota aizmugurē un tu sorry. Jā, par tiltam... Tas labi, Gan jau viņi tur pat pieturēja, vienu pieturu iepriekš, gan jau, ka viņi tur uzkāpa un viņi tur tikko vien ir. Nu, cerēsim, ka tā arī bija. Man liekas, mums redzētu biežāk, ja šitais notiktu. Gan jau tas ir tāds ideja, piekdienas vakar ideja. Jā. Labi, ka vilcieni Labi, to nedara. bet turpināsim palikt satiksmē, turpināsim palikt Rīgā, turpināsim palikt arī saistībā ar Krievijas agresiju. Un kā tev šķiet, vai tu esi pievērst uzmanību, ka Rīgas atsevišķas ielas maina nosaukumus? Es esmu dzirdējis, ka tas, jā, ka to dara, jā. Ka tagad to dara, bet pats neesmu gājis pa ielu un skatījies. Vai tu atceries, vai tu zini, vai, nu labi, tu neesi tā kā rīcnieks, tā laikam varētu teikt, un tad, vai tu esi dzirdējis par kādu konkrētu ielu, kur ir nomainījies nosaukumu? Es aizmirsu. Tā nebija kaut pirmā asociācija nav kosmonautu iela, bet tā ir varakurānos. Par astronautu ielu nosaukt. Kosmonautu ielu par astronautu ielu.
Nē, nu tas, kas man pirmais nāk prātā tieši ar Maskavas ielu. Jā, Jo- pareizi, tā bija Maskavas iela, jā. Jo to tiešām pārsauca. Un, laikam jau, ka tas tā ir pamatoti. Es īstenībā neesmu viens no lielākiem tiem ielu nosaukumu pārsaukšanas piekritējiem. Es saprotu, ka ja nosaukums ir kāds cilvēka vārds uzvārds, kur ir zināms, ka tas vārds uzvārds ir kaut kāds, nezinu, tieši ļoti nepatīkams. Varonis, kāds Krievijas varonis. Krievijas varonis, tieši tā. Bet, ja tas ir Krievijas varonis, ir Latvijas izcelsmes, un viņš rakstīs kaut kādas slavenas latviešu grāmatas. LPSRS, jā. Es nezinu, it kā jau var pārsaukt, var nepārsaukt, es atturētos. Ja man būtu jābalso, es nebalsot ne par, ne pret, ja vien nav tiešām cilvēks to šausmīgs. Jo atceries, mēs kaut kādā vienā no epizodēm iepriekš tieši diskutējām par, kad tas nebija Vilas Lācis, vai negribās sajaukt, jo man nav tik labi tā atmiņa, bet bija viens tas, laikam, pirmais LPSR vadītājs, vai negribās sapatroties, bet ir kaut gadījumā kontroversāla figūra, un viņa to te statuju gribēja pārzāģēt uz pusēm. Tas tur. Vēl viens varbūt, jo tas bija Upīts. Upīts, jā, laikam bija Upīts. Viņu jau pārzāģēja. Jā. Nē, viņi atlika, jo tiešām viņi domāja, viņi bija plāns pārzāģēt uz pusēm, un doma bija tāda pārzāģēt uz pusēm, lai parādītu divējādo dabu. Tā kā labo pusi un slikto pusi. Tas varbūt vēl kāds ir, man liekas, Upīti jau pārzāģēja. Es sajaucu, bija atbūs Upīts, jā, tieši tā, es tas piesaucu kādu pilnībā citu cilvēku, ne par tēmu vienkārši. Bet, un vispār tas man likās ļoti filozofiska lieta, ko darīt. Tā kā tas man savā ziņā saviņoja par tā ideju. Tāpēc, ka tas parāda savā ziņā tik dziļu cieņu pret viņu savā ziņā, bet vairāk tādā augstākā metaforiskā ziņā. Jo, ja skatās tā ļoti prasti, ka viņu pārzāģē uz pusēm, tas var likties tā kā necieņas izrādīšana. Bet, ja tu paskaties nedaudz dziļāk, tu redzi to mīlestību īstenībā, ko tas parāda. Bet tad jautājums bija, viņi gribēja pārzādēt viņu pusē tā pa šķērsām. Tad mēs viņu tā kā galvu arī pārzādējām pusē, pa kaklu. Kur ir tā vieta? Es vienkārši galvu atsevišķi, rumpi atsevišķi, vai arī mēs tā kā tieši uz pusē. Es atceros, ka Photoshops pa vidu, jā. Bet ja grib tā tradicionālāka māksla, lai nav tur tāda puse cilvēka, tad viņi var, horizontāli pārzāģēt dibenu kaut kur nolikt citur, bet busti uzlikt uz tā, kur novāc to Krievu vienu vērmanīti. Kā tā skulptūra izskatās. Jau skulptūra. Man liekas, pat tā skulptūra liekas tāda, savā ziņā arī, tāda divdomīga, jo skatoties tajā bildē, neizskatās arī tā, ka it kā viņš ir attēlos tāds, ka viņš tur baigi krūtais būtu savā ziņā, bet, Pirmais čalis ciemā. Bet, no otras puses, bet tomēr kā tu šito pārzāģēsi tā, ka galva ir abās pusēs grūti būs. Tas ir kaut kādā tur uzvarat par kaut kāds dibens stāv, jā. Galvas. Jā, bet labi, ka viņi ir simetriski. Viņi ir diezgan taisna. Tur stāv uz vienas kājas kaut kāds brīnums. Bet es vispār nespēju noticēt tam, ka tā ideja, viņa aizgāja tik tālu, ka tas bija tas, kā saka, noklusētais plāns. Jo tas reāli kļuva par tā kā plānu, kurš tika tā kā plānots. Un viņu atcēla vienkārši tāpēc, ka pietiekami daudz cilvēku teica, tas it kā nav pareizi. Un neviens jau nebija tāds baigais, ka vēlēs aizstāv. Tur, protams, bija atsevišķi aizstāv. Bet pāršāds arguments bija tāds, nebūtu jau labi cilvēki pārzāģēt uz pusē. Tā kā tas bija diezgan bieži. Bija tā kā variants novākt, saglabāt vai pārzāģēt. Tad teica, labi, slaiģi paliek. Pārzāģēt uz trakā. Labi, šitā nevajag iet pārāk ceļi. Šis viens no tiem notikumiem Latvijā, kurš man dažreiz grūti noticēt. Bet tas arī forši, ka mēs dzīvojam tādā valstī, jo man uzreiz atsauc atmiņā tā viena brīvdiena, ko mēs dabūjām, kad uzvarēja hokeja bronzas medaļu. Tas tāds grūti noticēt. Un šī te ideja viņu pārsārdzēt uz pusēm, man arī liekas grūti noticēt.
Jā, Latvijā notiek daudz lietas, ka ir grūti noticēt. Jāatcerās, ka mēs vienreiz mēģinājām noviltot meteorīta krāteri kā reklāmu zelta siltiņai. Te notiek ļoti interesantas lietas. Man patīk, ka viņi neatzinās no sākuma. Tur pat brauc zinātnieki. Un tu skaties, tas nav krāteris, sorry. Kas tas par? Tur gandrīz vai lāpstas pēdas var redzēt. Kaut kas deg vidū, kaut kāda miskast. Jā, mums notiek. Jā, tas bija tāds variants. Bet atgriezīsimies atpakaļ pie tēmas. Tēma nebija Andrejs Upītis. Tēma bija tāda par tām ielām. Nu, ka ir pārsauktas daudz ielas. Un tur Maskavas iela pārsauktas. Nu, ok, lai ir tur Maskava iela, vēl kaut kādas tur cilvēku ielas. Bet tagad tur ir tāda organizācija, ko sauc ir kaut kāds sabiedriskais mantojuma centrs vai kaut kas tur tāds, publiskās atmiņas centrs. Un viņi ir tādi, hiperpatrioti, un es arī, neesmu nepatriotisks, bet ir kaut kāds līmenis, kur tu varbūt aiziet to vienu soli pa tālu. Hiperboliskie patrioti. Un tad viņi ir sagatavojuši sarakstu ar jaunām ielām, kuras vajadzētu pārsaukt. Un, piemēram, es diemžēl biežāk smieties, bet viens no ieteiktajām vietām, ko pārsaukt, ir, vai tu esi dzirdējis par tādu rajonu kā Sarkandaugava? Jā, bet tev nešķiet Sarkandaugava nedaudz tādas, nezinu, jeb tāda, komunistiska nedaudz. Sarkandaugava. Tad tas ir domāts sarkanie Daugava? Es nezinu, acīm redzot. Tā kā acīm redzot, neesmu vajadz izpētīt. Vajag teikt, pārsaukt par tumšu sarkanā Daugava. Nē. Sarkan-balts-sarkanā Daugava. Bet man arī, bet vai tev asociēs, ka tu, nezinu, es dzirdu par Sarkandaugavas rajonu, ka tur tas ir komunistiskā slavināšana, vai tas ir Latvijas cietušo, nezinu. Man līdz šim nebija asociācija. Tagad, kad tu pateici, tagad es ticu, ka viņš tā ir bijis domāts, ka tas ir tāda bijis domāts. Es nezinu. Kādreiz. Bet jebkurā gadījumā viņi domā tā kā pārsaukt Sarkandaugavas ielu. Viņiem ir alternatīvs priekšlikums. Kā to šķiet? Kā viņi ir izdomājuši pārsaukt Sarkandaugavas ielu? Pagaidām, šito varētu pamanīt. Labi, cik mums ir laika minēt, bet labi. Pamēģini pārsaukt. Sarkandaugava. Kur tas vispār bija? Uz ziemeļiem Rīgā? Tur, tas bija tu, kur osta, ne? Jā, tur pie ostas industriālās rajons. Bet, labi, es uzreiz jau teiktu, es nojaušu pēc kaut kāds ļoti latvisks kaut kāds tur. Tas labs minējums, bet neturēsim pārāk ilgi šo te intrigu. Tad kā pārsauks to ielu, tad atvērsim vaļā, te ir tāda speciāla lapa, un tad Sarkandaugavas iela tiks pārsaukta par Ādolfa ielu. Es nejokoju. Tas ir viņa. You had one job. Tā ir viņa ideja, pārsaukt Sarkandaugavas ielu par Ādolfa. Ir viens čalis, no kura vārta jāizvairās, un jūs palaidāt garām. Droši vien bija kaut kāds Ādolfs Krūmiņš domāts, bet nesanāca. Tas ķipa bija vēsturiskais nosaukums, bet kāda jēga vispār ieteikt to kā variantu, pat ja tas ir vēsturiskais nosaukums. Tas bija pirms kāra, Bet pa kuru Ādolfu tagad iet runa? Tas ir interesanti. Pat it kā pat nav zināms, laikam, pa kuru konkrēti, viņi vienkārši Anonīmā Ādolfa iela. Šitais parādīsies Maskavas kaut kādās ziņās, tur mēnesi viņi malc uz riņķi. Vai vi znali, što Latīšs такой? Es varbūt teiktu, ka tajā gadījumā tai Krievijas propaganda nebūs taisnība. Jo mēs pārsaucam Sarkandaugavas ielu par Ādolfu ielu. Šie hipernacionālisti varbūt viņi kaut kādi. Ir tādi, ļoti daudz tādu uzpeldēji, kas tūlīt tur. Tieši tā, jo, zini, tu domā, varbūt tā ir tā kā nejaušība. Viņi varbūt neiedomājās, ka tas asociējas ar kādu konkrētu Ādolfu. Bet nē, es domāju, ka tieši tā.
tieši tā, ir cilvēki, kuri uzskata, ka būtu bijis labāk, ja būtu bijis labāk, un man nav jāstāsta vairāk, ko tas ir domāts. Labāk, ja būtu bijis. Šitādi ļoti daudz uzpildēja. Viņi tā kā izlīda, tā kā izdevību izmantoja, kā es saku, ko Staļins bez Hitlera darītu, un ko Hitlers bez Staļina darītu, ja viņi viens otram nebūtu. Uzpeldēja tūlīt. Tieši tā, mēs te negribam apsaukāt publiskās atmiņas centru, ka viņi būtu tādi un tādi, nesauksim vārdā, bet ja atklātos, ka personīgi viņiem ir doma, ka varbūt nemaz nebūtu bijis tik slikti, tad būtu liels man nepārsteigts, ka tas bija apzināti. Tā kā bija tādi, atceros, raksti, tur lasīja, Latvijas varonis cukurs, tas tur, nu, tas... Paga, hold on! Es varbūt negribu asociēties ar viņu. Nu jā, kādas te vēl ielas ir pārsauktas, tā kā īsti, nu, nav nekas tāds beig, kas krīt acīs, ir kaut kāda poļu gāti. Nu, es nezinu, kas mums par poļiem ir un kāpēc nevar palikt poļu gāte. Tad ir, nezinu, ceļinieku iela, es nezinu, viņam te bija kaut kādi sliktie ceļinieki, kas tur gāja. Par ceļinieku ielu, ok. Es nezinu, kaut kāda mēnesi iela, nezinu, tā jābūt debes braukšanas iela. Es saku, viņi sāk ar Maskavas ielu un tiešām kaut kādiem tādiem, un tagad viņi aizgājuši kaut to pilnīgā besakarātē. Tad ir... nezinu, Sudraba Edžus iela, ko viņš izdarīja sliktu, tā kā tik skaists vārds, bet laikam viņš arī bija kaut kāds komunists. Jā, daudziem tur bija tur kaut kādas tur partijās vai kaut kas tāds, bišķi sakari vai kaut kas tāds, un tad tur, jā, Sarkandaugavas kapteini. Un Sarmuliņa iela, tas skaists nosaukums, Sarmuliņš, pārsaukt par Hermeliņa iela. Hermeliņa? Kas tas ir kaut kāds vācu vārds, Hermeli? Kaut kāds no smukas Hermeliņa uz Hermeliņa. Jā, kāpēc, ko viņi dara? Kāpēc latvisks vārds ir tagad pataisīts kaut kādu herņu? Kas tā pa herņas ielu? Es nezinu. Es domāju, šitie džeki salietojās to pašu, ko tie, kas uz tā trolebus aizmukrē uzkāpt, viņi to pašu stāvu lietē. Domāju, tur šitiem un piedē. Mēs nezinu, tur baigo izpēti būtu jāveic, kas tieši ir par problēmu katram no viņiem. Un, labi, ok, Gustavs Klucis, tas esmu dzirdējis, tiešām ir kaut kāds nodevējs. Ok, fine. Bet Sergejs Eizenšteins bija tā kā kino. Viņš ir kā smuks filmas taisīja. Viņš strādāja Latvijas, bet tajā Rīgas kino studijā, viņš uzņēma filmas, viņš tikai zināms, IMDb, viņš ir, kāpēc mums, tā kā, nezinu, vai viņš paliek, nezinu, ko viņš tur šausmīgi izdarīja. Jā, pragadījumā. Jā, ar cilvēkiem parasti ir kaut kādu tur, bet sermu, kur tur, kāds tur vēl var apakšu konteksts būt, es nezinu. Ja vien tas nav uzvārds, bet... Nav jau tā, ka man viss nepatīk, jo es atceros tā Andreja Sahārova iela tajā Purciemā. Būtu jau smukāk, ja tā būtu Kārļas kaldas iela. Tas būtu skaistāk. Jo es tiešām braucu bieži par Purciemu, un tā Andreja Sahārova iela man kaut kā netik ļoti piesait. Jā, bet labi. Bet ok, es jau nezinu, kas viņam tur slikts ir vai nav slikts, bet uzvārds jau paliek uzvārds. Arī es nevarētu teikt, ka es baigi, ja tas Sahārovs bija foršs cilvēks, lai viņam paliek tā iela. Man te nav stiprs viedoklis vispār. Es nevienam negribu atņemt ielu. Ok, jā. Varbūt bija viens no tiem, parasti ir tāda, ko saka, tie bija tie labie kolhuz vadītāji vai kaut kas tāds. Jā, ir tur tādi, jā. Jā, tieši tā. Kas ir... ko, laikam nobeigsim uz kaut kādas spēcīgas tēmas, uz kaut ko tādu enerģētisku, un kādas ziņas tu parasti redzi saistībā ar Latgali, tā kā ziņās? Ziņas, pozitīvi, jā. Negatīvi.
Parasti Jā. kaut kas ziņās, es no vietējiem dzirdu, tur strīdās visu laiku par to Reizeknes un Madonas novadu Varakļāni, kuro novadā. Nu jā, Jā, tur tas tik pievienos, jā. Bet nē, šoreiz mūsu tēma būs tāda stipri prozaiskāka, tāda, pavisam sadzīviska tēma, un, diemžēl, mums atkal būs tur reklāmas, bet tad reģionālās ziņas. Latgalē plāno noķert manīto jenotu. Tas ir, Pareizi, es dzirdēju, jā, jenots mums ir pasprudis, ne no kurienes. O, kāds... Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar valsts meža dienestu plāno Latgalē novērotā jenota ķeršanu, lai tas nevarētu brīvi pārvietoties savvaļā. Tas man patīk šis te teikums. Viņš ir parādījies, un mums vajag novērst viņa brīvo pārvietošanos savvaļā. Un viņš tiks speciāli ķerts. Un viņš izstāsta, ka viņš slēpjas tur iekšā tajā kokā, es domāju, viņiem tik viegli neies. Jā, viņš kāpj labāk par jenotu suni. Tas... Jā. Nu, protams, kāpēc Jāni jāķer jenots? Pastāst skatītājiem. Jā, viens jenots. Kāpēc? Nu, ja tā jenota, droši vien tā jenota mātīte varbūt. Ir sapāroties ar jenotu suni un radīt kaut kādu tur hibrīdu. Nu, es nezinu, vai tā, man liekas, viņi nav pat attiecīgi. Diemžēl apdraudējums ir daudz nopietnāks. Slimības? Tāpēc, ka pavisam nopietnas. Tāpēc, ka tā ir invazīva suga, un ja viņš netiks noķerts šis te jenots, viņš izkonkurēs pārējos un samazinās dabas daudzveidību. Tāpēc viņš ir jānoķer un jālikvidē. Tur ir vēl kāds jenots, kaut kur viņam jāsapārojas, bet nevar arī slēgt, kad jenota mātītei var notikt jaunavas piedzimst, no jaunavas, ir tāds fenomens dabā, šad tad notiek. Lai vai kā, es ceru, ka viņiem izdosies noķert, es nezinu, vai mums būs iespējams sakot līdz šim notikumam, es nezinu, vai tas tiks publicēts, ka šis jenots tika noķerts vai nē. Jau būs apēduši pa to laiku kaut kādi vilki suņi, viņi ķers joprojām meklēs, viņu tērēs naudu, viņš jau sen apēsts. Varbūt to vajadzēja izlikt tajā kopējā portālā, kur Ozijs Osborns iebilst pret bebru ķeršanu. Nu, tur jau nebija ķeršana, tur jau bija nopietnāk. Bet, šeit ir runa iet par noķeršanu. Bet, ja viņi noķers, kur tad viņu liks? Zoodārzā. Zoodārzā. Jā, tur mēdz tagad jau nonākt. Čakal izbēgs. Cerēsim, ka zoodārzā, bet es domāju, ka viņam beigas būs krietni dramatiskāks. Jā, viņi vienkāršāk ir noķerti pa gabalu, jā, ar visi, nevis ar tīklu. Ar tīklu. Viņu var mēģināt arī iemedzināt. Bet, zinot, tie mednieki, kādi mums Latvijā ir, mēs ar mašīnu braucam un medījam, mēs pieceramies un viens otru nomedījam. Tas, kas notiek Latvijas medniecībā. Tā kā, jā. Zazin, varbūt šis jenots izbēgs, un tā vietā viņš paņems līdzi kādu, vismaz pretējās puses. Metniek, no otrā pusē bija metnieks. Pa viņu ir atlīdzība izsludināta, kad viņu medīs visi. Es nezinu, varbūt ir, varbūt nav, bet ar to mēs šo te turpinājums sekos. Tieši tā.